šī ir Mentālās veselības akadēmija. Mani sauc Aivars Augustāns, un ar mani kopā ir ārsts psihiatrs Pēters Zālīts. Sveiks! Un šajā epizodē mēs runāsim par seksualitāti, mūsu identitātes un psihes spoguli. Un Pēteri, uzreiz jau pirmais jautājums. Kā tu definē veselīgu seksualitāti no kliniskā un psiholoģiskā viedokļa? Ar seksualitāti ir tā, ka būtībā seksualitāte sastāv no divām komponentēm. Viena komponente ir agresija, otra ir dzimumtieksme, jeb šo libido. Un te viņām kopā sadarbojoties, veidojās, kā saka, reakcija, ko mēs saucam par seksualitāti, kad cilvēks komunicē un veido attiecības ar pretējo dzimumu, vai arī ar savu dzimumu. Labi, libido bez agresijas un agresija bez libido, viņas var strādāt, vai viņām vajag sastrādāties? Viņām vajag sastrādāties. Obligāti. Jā. Un, kādas ir biežākās problēmas, uz kurām cilvēki nonāk pie tevis kā psihiatra, vai psihoterapeita, ja tām pamatā ir, seksualitātes traucējumi vai konflikti? Būtībā ir vai pārmērīga seksualitāte, kad cilvēks nezin, kur likties, un kas būtībā var rezultēties arī dažādās seksuālās atkarībās, kā pornogrāfijas atkarība, piemēram. Tāda ir. Kā tāda, kad vīrietis, sieviete ir atkarīgi no saviem partneriem un seksuālās tieksmes, kā saka apmierināšanas, kas ir nimfomānija. Un tāpat laikā var arī būt tieši pretēji, ka seksualitāte ir samazināta un cilvēks neizjūt baudu, neizjūt prieku par to, ka viņš satiek savu dzīves partneri. Un tad tas var būt gan, kā saka, dēļ kaut kādām ķermeņa īpatnībām, kā piemēram augsta auguma cilvēkiem seksuālās attiecības ir, kā saka, mazāk vajadzīgas nekā zema auguma cilvēkiem. Ir tādi seni pētījumi. Un būtībā tas var būt arī tāpat laikā no kādas medikamentozās terapijas. Un tad, kā saka, tiek korģēta medikamentozā terapija, lai atkal būtu patīkama, kā saka, nevis anhedonija, bet, kā saka, prieciņš par īpašiem mirkļiem. Labi, ja šis prieks par īpašiem mirkļiem, kā saka, par šiem te, labi, mēs vienkārši valodā seksuāliem priekiem, viņš nav cilvēkam nav dzīves gala, labi, viņš nodzīvo līdz 30 gadiem, viņš saprast, ka viņam īsti tā tieksme seksuāli nav, viņš varbūt apzinās savu seksualitāti, vai savu orientāciju seksuālo vai ko, bet viņam nav šī te dzimuma tieksme, viņam nav seksuāla disfunkcija, bet viņam tieši mentāls, problēmas, vai seksualitāte vai kaut kādi iekšēji konflikti iet kopā ar mentālām problēmām, vai to var ielikt ir atsevišķi, ka ir tieši šīs te seksuāla rakstura problēmas. Bet pēc kā psihiatri vēršās arī cilvēki, kuriem nav depresija, trauksme, nav uzmācīgas domas, seksa laikā, bet viņiem nav šī te, viņiem var būt seks, ok, bet viņiem nav tāda prioritāte, nav, neteiksim, kā vajadzētu būt, bet viņiem tāda vienaldzība par šo ir. Vai tu kā speciālists, savas jomas speciālists arī šo te par kaut kā izskaidrot. Vai tas ir mentāla rakstura problēmas? Tas ir rakstura problēma. Rakstura tomēr, jā. Jo ir, kā saka, tāda raksturu klasifikācija, ko ir izstrādājis tāds autors kā Leongards. Un viņš iekļauj tajā vienu personības tipu, kam seksuālās attiecības, tā kā seks kā tāds, viņiem nav vajadzīgs. Viņi to izmanto, kā saka, tīri, lai sasniegtu kaut kādus savus mērķus. Ir divi nosaukumi šai personībai, ir histeroīds, jeb teatrāla personība. Labi, par teatrālu personību. Vispirms, un tad par to, ko pirms nosauc. Teatrāla personība, tas ir kā izpaužās tieši? Tas ir tā, ka viņi māk tēlot.
Viņi māk iztēloties un tēlot. Ka viņam seks patīk? Jā. Bet ja seks pēc dabas nepatīk, un viņš nav vajadzīgs? Viņš nav vajadzīgs, vai nevis viņš nepatīk. Bet kā var vīrietis pieņem? Sievieti es pieļauju, ka var iztēloties, kas seks patīk, es atvainojos. Vīrietim grūtāk. Kā, teiksim? Paga. Ir vīrieši, kam seksuālās attiecības nemaz tik ļoti nav vajadzīgas. Ir jau tas teiciens, kā saka, jo mazāk dari, jo mazāk gribās. Cik bērni tik reizes bijušas, es saprotu. Vienai sievietei Āfrikā ir 56 bērni. Aha. Pārsvarā viņai bija 2 vai 3 trīnīši pat. Ok. Es esmu kā viņa apzīmēt. Bet kurš ir teatrālā personība, viņa vai viņš? Bet varbūt abiem viss kārtībā patīk. Bet kā šis realitāte, es esmu vīrietis. Man ir grūtāk noslēpt, ja man seks mazāk interesē vai kaut kas īsti neiet pie sirds, nezinu, kādā brīdī, īpašā brīdī. Kā es kā realitāte persona, es varu pārslēgties, un tur jau arī atkarīgs no orientācijas un vispārējā. Protams, ka mēs arī, labi, vienkārši runājot, homoseksuālas attiecībās ir vieglāk izlikties, ka vispār ir nekā heteroseksuālas attiecības. Piekrītiet vai ne? Mans viedoklis. Mana pieredze. Bet, triki ir, es man rokas sāk gribēt runāt par tevi. Runāt ar tevi par šo te. Ir īpaši teatrāla personība, jo es esmu teatrāls pēc dabas un man nevisai patīk, ko tu tagad saki manā virzienā, bet varbūt tu gluži neesi vienkārši teatrāls, varbūt tu vēl kādas personības iezīmes tajā visā. Man tur mentāls problēmas. Tas ir par ko tev vajadzētu padomāt, laikam. Pēc šīs epizodes satiešu, bet un vēl bija tas pirmais apzīmējums, kas man mazāk skar. Histerīts. Kā? Histerīts? Histerīts, tie ir sinonīmi pēc tās klasifikācijas. Ok. Un cīkāk par viņu? Cīkāk par to histeru? Tas pats vien ir. Okay. Tas ir 2 nosaukumi vienam psihotipam. Pateic tikai viņu un nebūtu par to teatrālo, jo tagad ir daudziem varētu likties, ka... Nē, pirmais, kas saistās ar teatrālo, tas ir teātra aktieris. Vai filmas aktieris. Un arī, būsim godīgi, seksualitāte, seks un teatrāla uzvedība, teatrāls raksturs, man uzreiz asociēs ar pornogrāfiju. Jo tur teātris tur performē tā, ka es nezinu, vai kādreiz dzīvē kādam tas ir iespējams realizēt. Bet vai tas kaut kādā veidā arī neietekmē šo te teatrālas attiecības? Un, teiksim, vai teatrāla personība seksā nevar negatīvi ietekmēt otru pusi tālākais attiecībās. Jo tur viss ir ļoti labi, tur teātris, komēdija, traģēdija, bet pēc nākamais etaps, jo mums vīriešiem ir grūtāk seksualitāte vispār kā tā par šo tematu runāt un vispār cilāt un mēs grūtāk gremojam, paskaties kā pirms pāris minūtēm, grūtāk gremojam šos te kaut kādas funkcijas, disfunkcijas, problēmas, raksturus. Un vai tavs viedoklis, speciāls personīgs, vai šis te, piemēram, kā es aizķeros teatrāls raksturs, vai šeit personībai viņai nav vieglāk vispār ja cilvēks atsakās no seks ir daļa no seksualitātes. Seksualitāte ir ko? Pareizi. Tur vairākas lietas, cik ietvertas. Ja teiksim, par seksualitāti un teiksim par seksu, vai teatrāla personība nevar kādā brīdī ar to savu iezīmī tā kā ne tikai sevi vēl, viņš sevi arī to veidā. Es saprotu, ar to teatrālo personību ir tā, ka viņi jau plāno savu dzīvi, kā jau kurš no mums, tikai viņi plāno un strateģiski izturās par to, ko viņi var iegūt, izdarot to vai citu lietu. Tas kaut kur robežojas ar to pašu psihopātiju vai narcisismu, vai to, ko mēs apskatījām pirmajā epizodē. Bet teatrālais vairāk spēlē ilgstošā attiecībā? Ilgstošās. Viņi atšķirībā no tiem 2-3, ko mēs pieminējām pirmajā epizodē, atšķirās ar to, ka viņi saprot, ko otrs jūt. Viņi var būt empātiski. Labi.
Un tāpēc tas ir viņu instruments, kā viņi tad izturās tālāk pret partneri. Labi, vai šis teātris ar pārāk baudām? Vai tas ir neiespējami iegūt no savām aktivitātēm, kas ir reakcija, teiksim, seksā, pat ja viņš nav aktuāls, vai var no teātra pārslēgties uz dzīvi, no spēles uz dzīvi? Vai no teātrāls uzvedības var iemācīties, nezinu, ar terapiju vai ja tur nav mentāla problēma, tad citas problēmas ir kā, vai ja nav problēma, tikai seksuāla rakstura, vai var cilvēks paskatīties uz sevi kā spogulī un iemācīties gūt baudu? Vai tas ir kā akmeni iekalts, ka seksualitāte un seksuālā bauda ziņa vēlme ir vai nu nav? Nu, kā viena aktrise teica, kad viņai uzdeva jautājumu, vai jūs kādreiz esat jutusies seksīga, viņa atbildēja, tajā un tajā lomā es biju un jūtos seksīga. Tā tad var. Paldies! Lūdzu. Ierinājums. Labi. Runājot, bieži vien, runājot arī par kā psihiatrs par mentālu veselību, piemetīsim, depresiju, medikamentoza terapija. Bieži vien lielākoties cilvēku slimo depresiju, viņiem ir šis seksualitātes problēma, seksuāla disfunkcija, vienalga kā nosaukt, mēģinās smieklīgāk šajā gadījumā, un vai cilvēks, kamēr viņš ir šo posmu atvesaļošanos, kamēr viņš ir depresijā, vai viņš tāpat laikā var atgūt šo te seksuālo ziņu, vēlmi pašapliecināties tīri seksuāli, vēlmi atgūt pēc seksa, vai, teiksim, viņam jāsadzīvo, kamēr viņš slimo iet medikamentu terapeitu. Vai tur kaut kas, kas samiksējās? Zini, kā ir. Tur ir jāsaprot, kāpēc viņam ir seksuālā disfunkcija. Vai tā seksuālā disfunkcija ir dēļ tā, ka viņš slimo ar depresiju, vai tāpēc, ka viņš lieto medikamentus. Un tur atšķirās pilnībā taktikas. Ja tas ir dēļ depresijas, tad ar visvienkāršākiem tādiem antidepresantiem, kas ir sen tirgū, tie saucamie serotonīna atpakaļsaites inhibitori, var šo te seksuālo disfunkciju, kā saka, izārstēt. Jo viņš ārstē depresiju. Un tad, kā saka, vairāk palīdzības nav vajadzīgs. Otrajā variantā, kā saka, tur ir tā, ka šie SSRI antidepresanti viņi izraisa seksuālo disfunkciju. Tā ir blakne. Jā. Un tad ir jāpieliek klāt tādi antidepresanti vai jāpāriet uz tādiem antidepresantiem no citas grupas, kas būtībā uzlabo seksuālo ziņu, seksualitāti kā tādu. Un tad problēma ir atrisināta. Bet, ja mēs skatāmies arī otrajā gadījumā, ir cilvēki, kas saka, šis antidepresants no SSRI grupas man ļoti labi palīdz. Doktori, jūs man teicāt, ka mana seksuālā disfunkcija pāries tad, kad beigsies ārstniecības kurs, es to piecietīšu. Jā. Un tad vēl tur ir runa par to, ka nevar ilgstoši pabeigt, un tad es jautāju, vai tā ir problēma, vispārējais. Jā, kā saka, var ārstēt arī pārlieku īsu dzimumu aktu. Jā, jo tad, ja kurš cilvēks, mums vīrieši grūtāk pārdzīvo, kad viņiem jāsāk lietot antidepresantu, jūs depresijas gadījumā, jāsāk medikamentoza terapija. Un gan es, gan lasījis, kas lietojas, gan savulaik, kad antidepresantus dzert mēģināt, ja, un blakus cilvēkiem, līdz cilvēkiem, draugiem, paziņām, ir šis te tā. Man jāsāk lietot antidepresanti, bet tā vīrietis saka, ka man būs problēmas ar erekciju. Sievietes, kas man teikuši, nevar paveikt savu spēli. Ja? Un manā gadījumā bija risinājums papildus līdzekļi, kas ir šis erektīvie medikamenti, ja? Un kaut kādu tur vēl neatceros, bet vai pastāv terapija kā tāda, jo es neesmu lasījis nevienā medikamentā, kas tieši veltīti depresijas ārstēšanai, līdz problēmām, kur būtu
veicina dzimumu aktu vai veicina seksuālo kaut kādu enerģiju, ir gandrīz visos 99%, kas lasīs. Jā, bet ir vadlīnijas, kas nosaka to, kuri medikamenti No tā nevajadzētu baidīties. Uzlabo, jā. Ir stereotips, ka seksualitāte un depresija plus terapija, kas nav psihoterapija, kas ir medikamentos terapija, kas ir tā ir pacienti, ka viss uzreiz seksuāla dzīve kā tādu izjūg. Un es varētu samierināties arī 5 gadus, ja vajadzētu, vai cik vienalga, vai cits samierinātos pusgadu. Bet ir tiksim ilgstošās attiecībās, kur cilvēks uzliek sev zīmogu, ka nē, es neiešu šo ceļu, man arī būs problēmas, viņš pat neiedziļināsies. Viņš vai viņa neizjautās tevi, piemēram, kādi risinājumi, bet tieši runājot par depresiju, trauksmi, ka ir šis te, viss seks nebūs. Vienalga, viņš ir vai nav, bet seks nebūs, un tas ir tāds biedz. Un tad vēl aizdomājās dzimuma aktā par to, ka kaut kas notiks greizi. Kā? Es jau uzmācīgas domas par to, ka nebūs. Tā ir otra problēma. Tad, kad man pieredze personiski, nav Hans, daudz kas atpakaļ, kur sāk medikamentu terapiju, antidepresanti. Tad, kad es sāku lasīt par to, ka būs varbūt problēmas efektīvās, un tad, kad es, būdams seksuālās attiecībās, tieši tad, kad ir foršie mirkļi klāt un vajag, es atcerējos antidepresanti. Man taču nebūs, kā vajag! Un tad sāks problēmas. Nedrīkst tā domāt, jo es esmu cilvēks, kuram tā ruminēšana un tās domas, viņas mēdza lidot un mēs dažbrīd, un tīpaši, ja ir medikaments bijis, kurš ietekmē seksuālu dzīvi, ka var ietekmēt un nav kaut kādi līdzekļi vieglveidīgie, tad tas dubultās režī visu. Vai no tā, ka arī nedaudz tiek pārspīlēts no blakņu sarakstu? Vismaz vienu varētu izņemt, jo antidepresanti ir 2 lietas. Pašnāvība un seksuāla rakstura problēmas. Ja cilvēks uzsāk medikamentozo terapiju, viņa seksuālā dzīvē nav uzlikts zīmogs. Nav uzlikts, nē. Tas ir vienkārši biedz. Jo risinājums ir, ja viņam šī tieksme ir bijusi, un risinājums arī ir, ja viņam tā tieksme dzīvē nav bijis, bet viņš vēlas uzlabot seksuālu dzīvi. Jā, un cik ļoti viņš ir suģistējams tajā laikā. Jā, un kā var cilvēks palīdzēt sev, kurš jūtās nepilnvērtīgs, kā būtne, kas sevi suģistē, kas sevi nicinošās domas, kas saduši pie mentāla rakstura. Saka, lūdzu, kā šķirt, vai seksuāla problēma ir psiholoģiskas izcelsmes vai bioloģiskas? Par psiholoģisko, jo mēs, man liekas, šobrīd arī diezgan daudz esam runājuši. Kā saka, ja ir kādas asociācijas vai hiper vai hipo funkcija, tad tās bieži vien un pārsvarā gadījumos ir saistītas ar kādiem psiholoģiskiem procesiem, bet, bioloģiskas pirmais, kas nāk prātā, ir kaut kādas nepilnības ķermenī, nepilnības, kā saka, iekšējos orgānos un tā tālāk. Tā kā tas... Teksim disfunkcija. Jā. Okay. Labi. Tad nedaudz par bērnības un audzināšanas ietekmi un seksualitāti. Kā bērnības pieredze, kauns, aizliegumi, nosodījums ietekmē pieaugušu cilvēku seksualitāti? Tieši traumatiskā pieredze? Vispār kopumā, gan traumatiskā, kur vēl varam, teiksim, seksuālā trauma, seksuālā trauma nosodījums, audzināšanas metodes, reliģiskie uzskati, bērnība un audzināšana. Redzi, tas ir tāds jautājums par to, cik ļoti cilvēks, kas ir traumēts bērnībā, kuram varbūt ir stāstītas kaut kādas kulturālas lietas vai gluži pretēji seksualitāti nosodīt, kad par to nerunā. Un seksa nav. Ja seksa nav, tad būtībā
ja par to nerunā, tad nav arī izpratnes, ko darīt ar to vīrieti vai sievieti rezultātā. Nu, un tad labi. ir jābūt kādam pieredzējušam speciālistam vai pieredzējušam partnerim, kas varētu tā kā cilvēkam arī izstāstīt to, kā kas darās. Tieši tāpēc savulaik bija žurnāls Zīlīte. Jā, mēs visi atceramies Zīlīti mūsu vecumā. Jā. Un mēs atceramies arī grāmatu Jānis Zālīša Vilcības vārdā. Pasaka, lai iegooglē viņi. Zīlīte bija kaut kas Zīlīti iegooglējiet. Jā, un būtībā tā arī viņi izpaužās. Ja pārāk daudz atkal stāst par seksualitāti, tad varētu būt atkal hiperaktīvs cilvēks, jo viņam gribās izmēģināt. Bet tas arī no cilvēku uz cilvēku atkarīgs būtībā. Kādam labāks partneris, kādam apstākļi, līdzcilvēki, skola. Jo es uz 90. gada bērns, man skolā par seksuālu raksturu lietām mēs nerunājam bioloģijā. Tagad ir TikToks, kas ir pamācījis kā un kad un cikos, bet un ar ko? Tāpat laikā pastāv arī tas, kā saka, tās seksuālās deviācijas visādas, kur ir sadomāzo, agresīvie. Tas nāk no bērnības kaut kā attīstās? Ir daļa, kas nāk no bērnības. Pieņemsim, labi, par sadomāzo runājot. Jā. Bērnība un man kā pieauguša cilvēka noslieca uz mazohismu, uz vardarbību seksā. Kā mana bērnība, pat ja viņa bija spoža un rožaina, Visticamāk, viņi tev bija rožaini, ja tev nes uz tām lietām. Nē, jo, varbūt, cilvēkam... ja grib kā klapēt, maz ir klapēts vai kā, es nezinu, bet Nē, runa nav... Ja esmu kristietis dziņas, un es Paklau. Ja tā ir eksperimentēšana, tas ir okei. Bet tas eksperiments ievelkās. Ja viņš ievelkās izsmūžu garumā, tad ir jautājums, kāpēc? Labi, kāpēc man tev kā patīk lauku sāpes? puikam, kas ir vienkārši nodzīvojis bērnību, darīt lauku darbus un ganījis govis un atbēdzis uz lielpilsētu un traumatisks puika un iedomājies. Nav vairs tās govs, kas iesit, ja? Labi, tāpēc, ka man vienaudži, kas klapē, jo man nav tieksmes uz vardarbību. To Tinderi zinās. Viss jau sākās arī ar emocionālo vardarbību. Kā veidojas ar cilvēkam mazohisms? Jā, ir ļoti daudz noslēdz. Ir veselīgi un ir ne. Un ir, pasaki man, ja es esmu bērnībā sterili audzināts, tiešām baznīcā gājis un viss un nonācis saskarsmē ar seksuālo dzīvi. Pēkšņi saprotu, ka man patīk, ka manī tiešām tur... Tāpat laikā tu saki sterila dzīve. Kas ir sterila dzīve? Tad, kad mamma rūpējās visu laiku par tevi un usi pusi, tad jau mēs padomāsim, ka tev varbūt nākotnē, kā saka, izveidosies mamīšūs. Vai dedīšus. Vai rezultā... Vai dedīšus. Nē. Bet tad tu runā par tieksmi uz vecākiem partneriem. Ne tikai. Kaut vai arī par seksuālām fantāzijām. Vai iespējams pilnībā atgūt veselīgu seksualitāti pēc traumatiskas pieredzes? Jā, psihoterapijā jāiet. Jā. Tikai? Praktiski jā. Vislabākā ir kognitīva behaviorālā vai psihodinamiskā psihoterapija. Cilvēki reāli paliek veselāki un spēj novērtēt veselīgas attiecības, nevis sevi traumatizēt kaut kādā sadomazohistiskā formātā, kas viņiem būtībā rada toksiskas attiecības un izaugsmi nekādu nerada tajā. Vai seksuāla trauma, tiksim tā, ja tā asociācija vēl kāds cilvēks nodzīvo līdz 30-40 gadiem, viņam ir nepastāvīgas seksuālās attiecības, ir partnerattiecības, bet viņam vēl kāds šī te asociācija kaut kādā mērā. Vienalga, kas kā tā pieredze bēdīgā, skarbā. Tas ir ilgstošs process uz pildībā tādu izlikšanu ar to. Tā kā psihoterapijas process, tu domā? Jā, vai tur arī vēl kāds uzreiz automātā, vai tur arī depresija, kur apakšanā? Psihoterapijas process paredz to, ka
būtībā uzduļķo uz augšu visas problēmas, un cilvēkam rodas insights, un viņš nezin, kur vairs likties, un viņam liekas, ka viņam ir daudz sliktāk arī par to momentu, kad viņš vispār atnāca pie speciālista. Jā, tā ir dzirdēts. Un psihoterapijas process par ilgumu runājot, ko tu uzdevi arī, 2 gadi tur ir vajadzīgi, lai, kā saka, to traumu sadakterētu. Un brīžiem, ja cilvēks izjūt vainas sajūtu, viņam rodās trauksme, pieliekam klāt kaut kādu medikamentu, lai viņš var funkcionēt, lai viņš var iesaistīties procesā. Kā saka, var ieģipsēt kāju un ļaut viņai saukt, un tad noņemt ģipsi un sākt vēl vienreiz pārskatīt šīs lietas, ko viņš ir ieguvis psihoterapeitiskajā procesā. Piemērs un dzīves, tieši jautājums strās. Psihoterapijā, sieviete ir 12 gadus, seksuāla rakstura, seksa neesamība aptuveni 20. Ja? Un ar visiem 12 gadiem šis jautājums, kā ir, tā ir stāv. Vai 15 gadi, vai 20 gadus, cilvēks, viņam ar seksu ir tāds distance. Nav partneri, nav seksuāla attiecības, jo kaut kas ir bijis, kaut kas sanāk, kaut kas sāka peldēt virsū, bet terapija arī 12-15 gadi nav bijis risinājums šim. Zini, kā ir, es tev likšu vēl vienu kārti pretī. Kad mēs lasījām savulaik Latvijas Universitātē ciklu par seksualitāti un hipnoterapiju ar manu, kā saka, psihiatrijas idejas tēvu Borisu Doņikovu, tad viens piemērs bija par seksuālo izvēli, ka bija, kā saka, sieviete tajā, kā saka, piemērā, kas izvēlējās būt homoseksuāla. Izvēlējās. Ļoti, es domāju, ka viņai jau tā bija tāda noslieca uz šādu izvēli, bet tur bija doma par to, ka viņa bērnībā ļoti daudz slimoja. Viņas vecāki tā kā ļoti par viņu rūpējās, un tā, ka līdz pēdējiem. Un tad rezultātā, viņa negrib bērnus, viņa negrib, lai, ja būs bērni, lai viņiem būtu tāds pats liktenis kā viņai, un rezultātā viņa nevēlās ar vīrieti seksuālas attiecības, lai nepaliktu stāvoklī. Tas bija viņas vienīgais arguments kļūt par homoseksuālu? Viņai, jā. Okay. Un viņai tā kā seksuālā tieksme un vēlme bija, viņa izvēlējās vienkārši objektu, no kura viņa tā kā nepaliks stāvoklī. Arī tā gadās. Tas ir interesanti, ja runājot par savas orientācijas, teiksim, kā tu nonāci līdz. Bet es domāju, tur nebija tikai tas. Jā, jo bet šis bija negribu bērnus, jo es varētu teikt, es neslēpju, jo es esmu homoseksuāls, bet es zinu, ka es nevēlos bērnus, jo es tāpēc neguļu ar sievietēm, bet es nekad nebiju iedomājies, ka šis arī būtu arguments. Man kādreiz gan homofobija. Un redzi, kā ir, ja mēs runājam, atgriežamies pie tā jautājuma par terapijas ilgumu, tad nevienmēr seksualitāte ir tas pamats, kāpēc ir kaut kādi seksuālās funkcijas traucējumi. Taisnība, jā, piekrītu. Brīžiem tas slēpjās bērnības traumā, kā tajā anekdotē par bērnus, ko atrod kāpostos. Zini tādu anekdoti? Nezinu, bet man vienreiz mamma teica skandalēt ar tēvu, kādēļ es esmu atrast grāvi. Klausies. Tā doma tāda. Bērnam stāsta, ka, sākums tāds. Es savu pirmo bērnības traumu psiholoģisko ieguvu tad, kad man vecāki izstāstīja, ka bērni tiek atrasti kāpostos. Un pēc 2 stundām man atnesa kāpostus sautētus ar speļu. Skarbāk nekā mans gadījums ar grāvi. Jā, traumatiski.
Traumatiski. Jo man prātā nāk kartupeļu talka pie attāliem kaimiņiem, kur ir, man liekas, arī savu kapustu zupa un pa viršu talks peķa gabali. Pasakiet man to 5 gados, pat dzīvodams badā, es zināšu. Kāds ir kliniskās pazīmes, ka cilvēks izmanto seksuālo uzvedību kā trauksmes mazināšanas mehānismu? Jā, viņš nodarbojās pietiekoši daudz ar seksu, tas atbrīvo no trauksmes. Trauksme Ļoti hiperaktīva, bet seksuālā darbība, viņa pati par sevi strādā kā trauksmes novērsējs. Jautājums, vai tev patīk tavs partners un kāpēc tu to dari, tad varbūt tiešām ir trauksme. Okay. Atkal seks, atkal viņa grib man. Vai viņam vajag, un jau pirms mēneša bija, un man tagad trauksme. Es saprotu. Principā, es kā mentāls cilvēks šo var izmantot kā ieroci. Es nevaru man trauksmi, man depresija, man medikamenti. Kas ir hiperseksualitāte un kā to atšķirt no aktīvas seksualitātes? Hiperseksualitāte un aktīva seksualitāte. Hiperseksualitāte ir tad, kad ļoti daudz vajag. Un tas ir nimfomānisms, principā. Ka nevar apstāties un vajag vēl jau vairāk, un nevar piesātināties, un tad rezultātā ir trauksme, tad, kad seksa nav, un respektīvi cilvēks ir atkarīgs no seksa. Divas galējības. Trauksme, kad seksa veselīgs seks būtībā ir tā, kad tu to dari, piemēram, 5 vakarus nedēļā, un tu vari apstāties, tev nevajag vairāk. Tā ir veselīga seksualitāte. Protams, ja tas ir puķu, pušķu un konfekšu periods, tur man liekas, jau viss notiek hiper. Būtībā, ja partnerim nav apgrūtinoši un viņam patīk tik daudz mīlēties ar otru partneri, tad būtībā tā nav hiperseksualitāte. Tā ir sadarība. Ilgstošās attiecībās. Jā. Bet vienas nakts sakaru dinamikā. Katru vakaru tas normāli jauni partneri. Nu jā, te jau pusrīga par tevi zinās. Kā terapijā strādāt ar pāriem, kuriem ir seksuālā, atsešinātība? Pārterapija, tas ir psihoterapeisks process. Tas ir viens. Jā. Un partneriem bieži vien ir grūti arī šajā procesā atklāties vienam pret otru, psiholoģiski palikt kailiem un izstāstīt visu, kā ir. Man liekas, ja mēs zinātu par savu partneri visu iespējamo, tad visticamāk mēs nebūtu attiecībās. Un tas paredz to, ka katram partnerim, kurš iesaistās pāru terapijā, viņam jābūt savai pašterapijai. Jeb šo individuālajai terapijai pie sava psihoterapeita, kur viņš var izrunāt, atklāties, pārbaudīt realitāti, pārbaudīt savas jūtas, kas ir adekvāti, kas nav adekvāti, un gal galā, ko es drīkstu vai nedrīkstu stāstīt savam partnerim pāri terapijā. Lai viņš neiemestu manī ar to vāzi, kas stāv pie uz galda. Es laikam zinu to sajūtu, kā tas ir, kad ir viens speciālists un abi iet pie viena. Dažreiz 2 speciālisti pārterapijā. Vēl jaunāk. Man šita pieredze. Labi, un tad nedaudz par sociālais un kultūras kontekstu runāt par seksualitāti. Kā sociālai tīkli, tavuprāt, kā sociālai tīkli un digitālā kultūra, pornogrāfija, ideālie ķermeņi, tur, piemēram, body positive, vienalga kas ietekmē cilvēku pašvērtējumu un seksualitātes izjūtu. Šis te, varētu teikt, reālais, uzburtais, samākslotais, veselīgais, neveselīgais kopā. Tātad, kā mēs runājam, sociālai tīkli, kultūra un tavs skatījums šo. Zini, kāpēc Arnolds Švarcnegers savu laiku sāka kačāties? Viņš grib būt pornoaktieris? Nē, viņam bija garš daikts, un viņš saprata, ka visam jābūt proporcionālam. Paldies!
Bet, ja mēs Tas ir viņa veiksmes noslēpums. Jā, viens. Bet, ja mēs runājam par nopietno daļu, kultūra, mums ir daudz dažādu kultūru. Mums ir seksuāli simboli, objekti, digitāli, nezinu, vienalga, kas, ko mēs redzam viņu pusi. Spulgu, ekrānu. Vienalga, zini, kā tas atsauc man atmiņā vienu karikatūru, kur Džeks sēž pie televizora, ēd čipšus un redz sportiskus ķermeņus, skaistas meitenes televizorā un izlem, šodien es eju kačāties. Aiziet uz kačalku, uzkačājās, sešpaka, bicīši, un tad rezultātā sapazīstās tur ar čiksu, kā saka arī atlēti un tādā garā. Un tad viņi sāk satikties, puķis, pušķi un tādā garā. Un tad rezultātā viņi abi attopās uz dīvāni, ēd čipšīšus un tas ir stovē kartupēs iekšā un paliek kopā ar esni. Tā ir realitāte. Tā notiek attiecībās. Tie, kas vēl nav bijuši, tiem skaidri. Krēsni, bet kur ir tas fenomens seksualitāte un ēdiens noslēgumā par? Tās baudas. Tā ir bauda. Tiešām seks ir bauda. Un aiziet uz sporta zāli, tur jau arī ir pietiekoši daudz endorfīnu un ilgspēlējošā dopamīna. Labi, tas ir runājot, ko viņš redz ekrānā un pēc tam aiziet un realizē uz zinmību. Kas ir tālāk? TikTok, X, Facebook, Instagram. Šis ir digitālā vide, sociālie tīkli. Kā sabiedrība mainās, ko cenšas? Kas iet pie seksualitātes? Jo, būsim godīgi, kultūra, kāda māksla, iet kopā ar seksualitāti. Kur ir cilvēks, tur ir seksualitāte, tur ir objekts, tur ir vērtējums, tur ir iekāre, kādā virzienā, un tur veidojās uzskati, priekšstati, ja kādreiz bērnībā no zīlītes veidojās priekšstats, kas tas ir, un par ko ir runa, tad tagad no pornogrāfijas, jo dzīvojot porno atkarībā, cilvēks dzīvo fantāzijās, kādas viņš realizē, ko ir iesaistoties daļēji. Bet tā ir tā pati šī digitālā vide. Kopumā globalizēja šo. Saproties, par ko ir internets, par ko ir iepazīšanās saiti, tas ir par to, ka ātri kaut ko var dabūt. Jā, tas ir lēts dopamīns, lēts prieciņš, lēta bauda. Protams, ir cilvēkam tas ir vajadzīgs. Pornogrāfija lēta bauda. Bet tāpat laikā arī, ja mēs skatāmies par pornogrāfiju un fantāziju ietērpšanu realitātē, jā, to var izdarīt. Bet uz cik ilgu laiku tev pietiks draiva to visu uzturēt? Nebūs. Jā. Ir galā jāiet uz darbu no rīta, un viss nenotiek kā 50 pelēkajos toņos. Bet varbūt 50 pelēkās nokrāsas ir stāsts par to, ka fantāzijās un otru pus ekrānam, otru pus pasaulē dzīvot ir vieglāk un ātrāk, izdevīgāk nekā, iedomājies, ja mēs realizētos katrs tā, kā mēs realizēs mūsu tas, ka mēs seko vienalga, redzam, iekārojam, gribam un tā tālāk. Interesēks mums, un tā varbūt ir tas fakeais, kā narcisms ir vienkārši vieglāk, jo tas arī mazāk laika aizņem. Tas jau ir vilinoši. Jā. Kas tev tur vēl Vāclītē? Vāclītē vēl būs daži jautājumi. Tā, vai mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir pārsātināta ar seksu? Nē, kā tu domā? Vai mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir pārsātināta ar seksu, bet tukša bez būtības? Es nedomāju tā. Es domāju, ka cilvēki ir pietiekoši emocionāli un vēlās attiecības. Jautājums, kurš cilvēks ir pietiekoši nobriedis, lai izaugtu līdz pilnvērtīgām, pilnbriedu, ilgstošām attiecībām. Ja tev ir 18 gadi, vai 20 gadi, vai 24, 24 jau tāds nopietnāks vecums, bet kurš jaunietis domā par precībām šajos vecumos? Tad garīgais un eksistenciālais aspekts pieslēdzās vēlāk. Jā. Ir bauda un jauda. Vajag tā izpriecāties galā. Cik ir tavā prāt izpriecāties līdz cik gadiem? Personība veidojās līdz 30 gadu vecumam.
tad pēc 30, principā, sākās jau tādas nopietnākas Tad tēlas. vajadzētu domāt par... Protams, ir arī, kā saka, jaunieši, kas ļoti ciena ģimenes vērtības un nevēlās, lai viņu atvasē tad, kad viņiem būs 60, 70, lai atvasē būtu 20. Tā kā. Jā, Pēter, liels paldies. Ņemiet par labu.